Viena modīga skoliete runā pa telefonu ar savu klases biedreni. Un pēkšņi viens garām gājējs iet viņai garām un paķer viņas telefonu. Ko tu dari? Nē! Ko tu dari? Atvedu! Kur tu esi? Kur tu esi? Kur viņš palika? Es vispār nesaprotu, ko tas zaglis iedomājas. Vienkārši es runāju pa telefonu ar savu klases biedreni, un viņš paskrien garām un atņem man telefonu. Meitene nesaprašanā nezinu, ko darīt. Zvanīt policijai vai mammai. Bet es izlēmu, kad es zvanīšu mammai. Tikai jautājums ar ko, ja man nav telefona? Es iešu pie Omītas. Nu tagad meitene dodas pie Omītas ļoti lielā izmisumā. Omīt! Kas tev neticis mazmeitene? Tu zini, es vienkārši runāju ar savu klases biedreni, un viens garām zaglis paskrien garām un atņem manu telefonu. Es gribēju pazvanīt policijai, bet tikai man nebija ar ko. Viss būs labi. Mēs viņu atradīsim. Sarunāt? Jā, iedos mums telefonu, lai es varētu pazvanīt. Jā, protams. Lūdzu. Es aiziešu ap stūri, lai pazvanītu. Jā, labi. Nu meitene dodas zvanīt policistam. Labdien. Labdien! Vai te policija? Jā, protams, kas ir noticies? Es vienkārši stāvēju maliņā, runāju pa telefonu uz ielas un vispār paskrēja kaut kāds zaglis un atņēma viņai. Tas ir vispār normāli? Nē, tas nav normāli. Atnāksiet uzrakstīt iesniegumu, mēs sāksim izmeklēšanu. Bet jūs varētu atnākt un lūdzu, nu labi, es aiziešu pie jums, kur man aiziet? Uz valsts policiju. Labi, kur tas atrodas? Tas tepat uz pilsētas Dobels policiju? Jā. Labi, uz redzēšanos. Uz redzi. Es piezvanīju policijai, un viņi teica, ka mums ir jāsatiekas. Es uzrakstīšu iesniegumu, un, protams, tu zagoni atradīs. Un es ļoti ceru, ka tas būs drīz. Nu, meitene ir ieradusies policijā un ies runāt ar policistu. Tuk, tuk, nākat iekšā. Labdien, labdien. Es esmu tā meitene, kas zvanīja, kad man nozagts telefons. Aha, ko es jau teica. Labi, kur iesniegums uzrakstāt, ka pilsētā viņas uzrakstāt. Kāds notika? Jā, un kad? Jā, cikos. Un kur? Un kā viņš izskatās? Es izlasīšu. Es sēdēju malā, runāju savu klases biedreni pa telefonu un paskrēja garām viens melnā tērpā ģērbies vīrietis un atņēma man telefonu.
mājās. Mēs sāksim izmeklēšanu ar mūsu palīgu suni. Vai jums kaut kas palika no tā zagira? Suni? Cik viņš ir labs suns? Vai viņš ir labs komisārs? Jā, ļoti labs. Tas labi. Labi, uz redzēšanos. Meitene atkal dosies pie Omītes. Meitene atkal ieradusies pie Omītes. Omi? Jā. Es biju policijā, un man tur es uzrakstīju iesniegumu. Un viņa teiks, ka sāks izmeklēšanu un atradīs manu telefonu. Bet, ja neatradīs, es sakrāšu vēl un nopirkšu jaunu. Es domāju, ka nē. Es ļoti ceru, ka nē. Tas ir podziņa telefons. Es ļoti ceru, ka nē. Un, jā, es paskatīšos televizoru bišķi. Tagad? Jā, nu man nav ko darīt tagad. Labi. Nu ir pienācis zvans no policijas. Omīt, policijas zvana. Pacel! Jā, Labdien! labdien. Jūsu telefons ir diemžēl neiespējami atrast, jo tikko daudz lidmašīnas ir aizlidojuši uz ārzemēm, un iespējams, ka viņš arī bija to izplānojis un jau ir aizlidojis. Labi. Pagaidi bišķi, es aizturēšu. Viņš aizturēja. Klusu zīd. Viņi ir teikuši, ka tomēr viņš ir atrasts. Kur viņš ir? Viņam sānāk uz iecirkni. Labi, es tūlīt pat nāku. Labi, gaidām. Nekauņa. Nu ir ieradies iecirkni. Nu labi, sadīs to vainu, ja? Man vajadzēja telefonu, Esmu vainīga, ka viņam vajadzēja runāt telefonu. Kas trāpījās, es trāpījos. Man nav telefonu, man vajag telefonu. Normāls gadījums. Labi, es tā vairs nedarīšu. Policiste Anna Lietskalniņa. Tas ir jauki, ka meitene atrada to telefonu un mēs arestēsim šo cilvēku. Viņš jau gan ir bijis policijas redzeslokā, jo pārdevis narkotikas un zagas telefons. Tā kā man neliekas, ka viņam nav neviens telefons. Martas vecmāmiņa vai Omīti, kā viņu sauc, Gunta Pupīte. Man prieks, kad mana mazmeitiņa atrada telefonu. Nu, vismaz jāpērk jauns nav. Viņa, protams, jau gribēja jaunu, bet nav jāpērk, jo viņai nepaveicās, bet mums gan paveicās, jo naudiņa nav jātērē. Jau, kad viņa to atrada. Ko jūs vispār mani filmējat? Tas neesmu nekāds noziedznieks, lai mani filmētu. Jā, es teicu, ka Marta, kad Lauru. Ak, Dievs, tas bija tik kolosāli. Un vēl kautiņš notika. Žēl, ka tu esi slima. Labi,
Labi, ko pļāpāsim? Man jāiet mācīties. Atā! Jūs vēl tajā? Jā, viss. Atā! Paldies, ka noskatījāties šo video. Neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe. Un tad jau tiekamies nākamreiz. Atā!